Labdien, Normons Ozoliņš! Jā, es jau sacīju, ka šodien gribētu ierakstīt video par vienu dziesmu, kas saucās Titanium, Titāns. Es nesekoju popmūzikai un čārtiem un tā tālāk. Vienkārši uzspiedu Facebookā, iegāju Facebookā un uzreiz parādījās viena dziesma, par ko es uzrakstīju, ka tā ir satriecoša. Un tā ir laicīga dziesma. Tā nav nekāda sakara ar kristīgo ticību. Un es par to uzrakstīju, ka tā ir satriecoša. Es mazliet papētīju. Viņi ir iznākusi 2011. gadā un ir veseli 4 autori šai dziesmai. Austrālija, Francija, Holande, Nīderlande, jā. Jā, tie vārdi jums neko nenozīmēs. Bet tātad 4 valstis un 4 autori. Un viņa ir hīts, pasaules hīts. Es tādu dziesmu nezināju līdz šim. Es vispār par pasaules mūziku neinteresējos. Bet dažreiz ir tā, ka kaut kas mums iekrīt sirsniņā, jā. Mēs dzīvojam pie Dieva, bet iekrīt kaut kas no pasaules. Un mēs negribam to dabūt ārā, tas mūs stiprina. Tas no pasaules. Ja Valdis Indrišonoks un Tālvalds Stalbergs tur nosodīja Pētera Upelnieka dziesmu, ka tā nekam neder, kristīgam radio tā točna neder, tad man jau vispār, ziniet, ja Pētera dziesma vēl bija veltīta Dievam, tad šī vispār nav veltīta Dievam. Un es to nosaucu par satriecošu. Es nevienu dziesmu tik bieži neesmu atspēlējis šo 2 dienu laikā. Un vienmēr, kad šī dziedātāja Leire Londonā ielu muzikante, viņai ir pavisam cits aranžējums tai dziesmai. Oriģināli es viņai iedu garām, es mazliet paskatījos. Oriģināli tā ir kluba mūzika, tāda deju mūzikas stilā. Es viņai iedu garām, vispār neskatītos virsū. Bet, ka šī ielu dziedātāja dziedāja, viņa dziedāja kā ļoti personīgi. Ļoti personīgi un pavisam savādāk skan. Un pavisam savādāks message tur ir iekšā nekā tai pliekanā deju mūzikā. Un tur pavisam cits dziļums, saprotiet? Un svarīgi ir, kas to izpilda un kā to izpilda. Redziet, dziesma ir bieži vien tā kā platforma. Tu vari ielikt, ko tu gribi. Tā kā Facebooks. Facebooks viņš kalpo par svētību, bet citiem viņš kalpo par nesvētību. Par briesmām. Cik daudz ģimenes nav izjaucis Facebooks. Bet man Facebooks ir darījis tikai un vienīgi labu. Jautājums, kā tu viņu izmanto. Un kaut kas līdzīgs ir ar dziesmu bieži vien. Ko tu paņem no viņas? Saprot, kas tas ir? Un man bija 2 sapņi par šo dziesmu. Man te citi raksta, ka, ko tu tā ziniet, es jau gan tādu neliktu, vai Dievs un kā. Vai tā ir Dievam, tā dziesma? Bet, ziniet, daudzas kristīgas dziesmas nav Dievam. Nav Dievam. Kādreiz bija tādas lapas, es nezinu, vai tagad ir, bet kādreiz es daudz kristīgu mūziku kačāju. Un, saprotiet, ir 100 000 albumi ir kristīgi. Tieši kristīgās lapās, un tur ir viss sākot no metāla līdz tur umpampā stilam, jā, kaut kādam blūzam, vai ne, kaut kādam tādam, jā, kā sauc to?
šlāgeri, jā, mūzika, jā, nu, tur ir raps, tur ir roks, tur ir disko, tur ir clubbing, tur ir alternatīva, tur ir country, tur ir džēs, tur ir popmūzika, tur ir visi stili, punks ir pat, kristīgais punk mūzika. Visi stili ir pārstāvēti, visi, pilnīgi visi. Kas ir pasaulē, tas arī kristīgiem. Bet, ziniet, es tā, ejot cauri tam visam klāstam, no 10 albumiem, ja ne 20, es teiktu pat 20 albumiem vienu es varbūt, tā saskatu, kas man ceļ pie Dieva, no 21. Pārējie visi ir izveidoti uz tās pašas bāzes, kur šī dziesma, Titāns, Titanium dziesma, ja saucās, viņi ir izveidoti uz laicīgas bāzes, ir izveidota kristīga dziesma. Tur ir ielikt tikai kristīgi vārdi. Ir vienkārši cilvēki, kas kaut kādā veidā mazliet ir saistīti ar baznīcu un draudzi, ir izdomājuši skaistu melodiju, prātā, saprotiet, izdomājuši, un ielikuši tajā kristīgus vārdus, uzkombinējuši foršu pavadījumu, muzonu un palaiduši, un tas ir baigi kristīgs, saprotiet. Bet viņš nemaz nav kristīgs, tur ir tikai kristīgi vārdi. Tas neceļ cilvēku, tas neuzrunā viņa nekādīgi. Tad šī dziesma man uzrunā 10 reizes vairāk nekā tā kristīgā dziesma, kur ir Jēzus vārds iekšā. 10 reizes vairāk, kur šī dziesma, kas saucas Titāns, tas saturs ir tāds, ka tevi šauj, bet tu vienalga celies, tu esi Titāns. Es nezinu, es negribu te jums laiku aizņemt, es iztulkoju. Es ielikšu zem šī video to dziesmu vēlreiz, tās izpildītājas dziesmu. Es te ieliku Google tulkojumā. Te rakstīs tā, tie vārdi, jā, dziesmas vārdi. Tu kliedz skaļi, bet es nedzirdu ne vārdu no tevis. Tu runā skaļi, neko daudz nesekot. Mani kritizē, bet visas tavas lodes rikušetējas. Tātad atkrīt atpakaļ. Nošauj mani, bet es pieceļos. Es esmu ložu necaurlaidīgs. Man nav ko zaudēt. Šauj garām, rikušet, tu tēmē, šauj garām, tu mani nošauj, bet es nekritīšu. Es esmu Titāns. Tu mani nošauj, bet es nekritīšu. Es esmu nocert mani lejā, bet tieši tev būs jākrīt tālāk. Jā. Es esmu ložu necaurlaidīgs, man nav ko zaudēt, šauj mani. Rikušēt, tu tēmē, šauj garām, tu man šauj, bet es nekritīšu, jo es esmu Titāns. Redziet, tā ir tāda par iekšējo stāju dziesma, jā. Un redziet, Bībele arī kaut ko runā par to. Ecehela grāmata, 3. nodaļa, sākot no 7. panta, ir rakstīts, ka Dievs Ecehelu darīja par tādu kā Titānu, jā, par ložu necaurlaidīgo, jā. Un te rakstīts tā. Izraēla nams negrib tevi uzklausīt, tie taču neuzklausa arī mani. Izraēla namam ir bieza piera un cieta sirds. Redzi, es nocietināšu tavu vaigu līdzīgu viņu vaigam. Es došu tev cietu pieri, kas būtu līdzīgu viņu pierei. Kā dimantu, kas cietāks par klinti, es darīšu tev pieri.
nebīsties no tiem, lai tevi nebaida viņu vaigs, jo tie ir nepielaidīgi cilts, redzi. Ecihēlam Dievs padarīja cietu tikai pieri, bet Izrēlam bija cieta sirds. Ecihēlam nebija cieta sirds. Jā, un redzi, visas tās manas grūtības, kurām es esmu gājis cauri, tās bijušas vieglas īstenībā. Pēters vai Pāvils saka, šīs pasaules grūtības ir vieglas, vieglas. Bet man ir šāvuši visiem, kuriem nav slinkums šaut. Visi, kuri var šaut, ir man šāvuši dzīvē. Jā. Bet nav nošāvuši. Gribējuši, bet nav nošāvuši. Es atceros, kāds tur zemesargs, kas bija Saldū lielajā draudzē, viņš rakstīja man, viņš teica, redz, kā tu saslimi, Saldū jau par tevi plaukstas sita. Teica, re, kā Dievs to nogāza, ha, ha, ha. Jā. Mani šauši viss, kam nav slinkums. Gribēju nogāzt, redzi, bet nenogāza. Tas padarīja, redzi, ložu necaurlaidīgs ir tas, kas var aizsargāt arī citus no lodēm. Tad tu esi kā bruņuvesti, jā. Kas aizsargā tos, kuriem nav bruņuvestis, kuri ir ievainojami. Tu tos var pasargāt, jo tu esi ložu necaurlaidīgs, tu esi titāns, saprot, tu esi padarīts ciets, tevi vairs nevar likvidēt, saprot. Ne slimība, nekas nevar tevi likvidēt. Tu vienalga pastāv. Tu pastāv Dievā. Tu esi titāns, jo Dievs tev tādu ir darījis. Jā. Tas ir kaut kas, kas uzrunā, kas runā. Edziet, pasaules cilvēkiem arī dziesmas, caur kurām viņi izkliedz savu sāpi. Ir tāda dziesma, baltu dzīvi nodzīvot latviešiem. Jā, ka Dievs man deva baltas drēbes, bet es viena nemācēju baltu dzīvi nodzīvot. Kā viņi zina, kā dzīvi dzīvot? Acīm redzot, viņi zina. Kā dzīvot baltu dzīvi, arī neticīgi cilvēki, kuri nav Dievu piedzīvojuši, zina to. Bet viņiem neizdodas to nodzīvot. Un viņi dzied par to sāpi. Ka viņiem sāp tas, ka viņiem neizdodas. Tā arī nav kristīga dziesma, bet tā uzrunā. Tā uzrunā daudz vairāk nekā tās 20 kristīgās, kuras ir saliktas tikai vārdiņi, ir ielikts pareizie, saprot. Bet šeit ir kaut kas no patiesības. Un ko tad Dievs man rādīja par tām dziesmām? Dievs man rādīja, es redzēju 2 sapņus pagājušajā. Tad pirmais sapnis bija tāds, kad ir tātad katram ir jāizvēlas dziesmas, kas būs kristīgas. Visi izvēlas pareizās. Bet es izvēlos tieši šo titāns. Un saprotiet, tad, kad es viņu izvēlos, viņa kļūst kristīga. Viss atkarīgs no manas izvēles, kā es viņu izvēlos. Viņa taču nav kristīga. Varbūt tie cilvēki, kas tur lasīja, ir saistīti, viņi ir spēlēti arī kaut kādos LGBT pasākumos. Varbūt tā dziesma ir sarakstījuši LGBT ļaudis, kuri tā, par savu pastāvēšanu, ka viņu šauj un viņi jau nekritīs un tā. Bet redziet, varbūt viņi sarakstīja dziesmu man.
LGBT cilvēki sarakstīja dziesmu man, no Roda Mozoliņam, lai tas mani stiprinātu attiecībās ar Dievu, lai tas mani kaut kā pārliecinātu, saprot par savu, ka ir ok visu Ozoliņi. Tevi šauj, bet tevi nenošauj, jo tu esi loži necaurlaidīgs. Jā? Redz, tur ir tas moments. Un saprotiet, starp citu, Mārtiņam Luteram, es atceros, mums fakultātē mācīja par korāļiem, kā viņi tapuši, un viens vai divi korāļi dziesmu grāmatā, luterāņu dziesmu grāmatā, kurus Luters ir atradis krogā. Un viņi krogā viņi dziedāti kā tādi, dzērāji dziesmas, jā, tā, sekulāri. Bet Luters esot teicis, kāpēc labākās melodijas ir jāatdod velnam. Un viņš viņus ir paņēmis un ielicis citus vārdus, un melodija atstājis to pašiem. Tagad viņi ir mūsu dziesmu grāmatā. Vilis Kolms lasīja lekcijas par šo tā. Man tā liekas, ka viņš to stāstīja. Un saprotiet, šeit jau nav tikai melodija, šeit jau ir arī vārdi. Es tos vārdus pat atstātu tādus pašus, jo man viņi uzrunā ļoti uzrunā, ka viss ir kārtībā, Ozoliņ, tu esi padarīts kā itālis, kur nenošāva. Gribēja, bet nenošāva. Un tad, kad es izvēlējos tai sapnī to dziesmu, tad tā bija kaut kāda atšķirīga dziesma no citām. Bet tā mana izvēle padarīja šo dziesmu par kristīgu. Iedomājies, es viņu kristīju. Jā, es viņu nokristīju, jo man viņa bija kristīga. Citiem viņa bija nekristīga, bet tieši man tā bija kristīga. Tāpēc, ka viņa man uzrunāja kā kristieti. Viņa man stiprināja kā kristieti. Tieši šī dziesma. Citiem viņa bija LGBT dziesma, iespējams. Bet man personīgi viņa bija kristīga. Tāpēc, ka viņa man uzrunāja. Viņa man stiprināja. Un tad bija otrs sapnis. Un tai otrā sapnī bija tā, ka mēs ceļojām ar draugiem kaut kur. Un pēkšņi es redzu, ir viesunams. Mēs piestājam tajā viesunamā. Un tie draugi kaut kur ir atsevišķā istabā tur. Un es skatos, ka tajā viesu namā ir tā kā pirts, un tajā pirtī ir tāds baseiniņš neliels, kurā atveldzēties, un ir tik šausmīgi karsta diena, tik šausmīgi svelni, un es esmu viss pārgurs un nosvīts un no tā ceļojuma. Un es nezinu, kur likties, un pēkšņi es redzu tas baseiniņš, un tur ir ūdens. Un es nevienam neko nesaku, es vienkārši ņemu un iemērcos te ūdenī. Un tie citi saka, kur tad Normunds, kur viņš palicis un tā. Un es te ūdenī mirkstu, jā. Es saprotu, ka tas ūdens nav slikts. Viņš nesmird, viņš nav vecs, viņš ir normāls ūdens. Un es tajā ūdenī atveldzējos. Viņam bija jāgaida uz mani, kamēr es atveldzējos. Un tā, kad es atveldzējos, es izkāpu un mēs varējām braukt tālāk. Un es sapratu, ka tas baseiniņš ar to ūdeni ir tā dziesma, tas titāns, kurā atveldzēties.
un ka tā dziesma nesmirt. Tas nav kaut kas tāds ļauns. Tas ūdens nav arī nebija kristāli skaidrs, bet viņš arī nebija netīrs, saprotiet? Viņš bija kaut kāds vidējs, kurā varēja atveldzēties, nesasmērējoties, saprot? Nesasmērējoties, varēja atveldzēties, atspirkt, varēja doties tālāk. Un tā ir tā dziesma, kurā var atspirkt, var atvelcēties uz kādu laiku un var doties tālāk. Un redziet, tā kā Indris Šonoks un Talbergs saka, ka ir tikai divi varianti mūzikai un mākslai, Dievs vai velns, bet es saku, ir vēl trešais, un tas ir cilvēks. Ir Dievs, jā, un ir velns, jā, bet ir arī cilvēks. Un cilvēks nav tāda raustāma lēle, kuru rausta vai Dievs vai velns. Nē, cilvēkam ir dota griba. Un viņš ir radošs, viņš ir radīts radoša būtne, lai radītu no sevis. Nevis tikai no Dieva, nevis tikai no velna, bet no sevis paša, no cilvēka. Jā, un mēs redzam arī mākslu, mūzika ir trīs, gan no velna, gan no Dieva, bet gan no cilvēka. Jā. Un tas ir visā mākslā, saprotiet? Un šis basēniņš bija no cilvēka. Tas nebija ne no Dieva, ne no velna, bet tas bija no cilvēka. Un tajā arī varēja atspirkt. Tajā varbūt nevarēja piedzīvot Dievu, bet atspirkt tajā varēja. Un tas ir tāds iedrošinošs faktors, saprotiet, kad tevi nav nošaušu, tu vari doties tālāk. Jā. Un es nezinu, var jau būt, ka jūs teiksiet tagad man, ka es esmu galīgos maldos, jā. Bet tāds es esmu. Es mīlu cilvēkus visus, vai viņi ir kristieši vai ne. Es mīlu cilvēkus. Vienkārši Jēzus teica, ka viņš, ir rakstīts pa Jēzu, ka viņš jūt līdzi mūsu vājībās. Viņš jūt līdzi, viņš ir tas, kas jūt līdzi, viņš nenosoda mūs, saprotiet, bet viņš jūt līdzi, viņš ir tas, kas jūt mums līdzi, viņš ir patiesi mums līdzi jūt. Nevis tā ārēji formāli kaut ko, bet viņš ir ar mums. Bet viņš grib, lai mēs izejam ārā no tiem mēsliem. Bet viņš nevienojas ar tiem mēsliem, tāpat kā mēs nevienojamies ar pasaules mēsliem, bet mēs jūtam līdzi tiem cilvēkiem, kuri cieš pasaulē no grēka. Es atceros, kāds gejs, mums bija diskusijas ar gejiem kādreiz. Tur kādreiz bija baigi, tur kā streips, streips fakoja man. Viņš jau man nerunāja vispār. Bet tur bija viens cilvēks, kurš arī bija ļoti inteliģents. Viņš bija gejs. Un mēs runājām ļoti ilgi, vairākas dienas. Un viņš man rakstīja, ziniet, jūs esat vienīgais un pirmais cilvēks, ar kuru es varu normāli aprunāties par šīm lietām, kuram ir kaut kādi argumenti, viedokļi, un no kura es sajūtu patiesu cieņu, kā pret cilvēku. Bet no jūs tā saucamiem kristiešiem es neko labu neesmu saņēmis. Vispār vienīgais, ko es no viņiem esmu saņēmis, ir nosodījums, atraidījums, cinisks, dusmas, lamas un tādu pilnīgi nost. Bet ar jums vismaz var aprunāties kā cilvēki, saprotat? Normāli ar jums var runāt.
un var just, kā arī jūs man cienēt kā cilvēku. Un redziet, ar tiem plakātiņiem, ka mēs tur ejam uz tom praidiem, ja, tas mums neko nedod. Tā vietā mums vajadzētu ienīgt Dievā, mums vajadzētu lūgties tā, ka Dievs pats to izdara, ka Dievs nāk un atgriež grēciniekus un pārliecina viņus par grēku, ka Dievs pats to dara, jo mēs nevaram viņus pārliecināt. Mēs nevaram pasauli pārliecināt par grēku. Mums varam pateikt, ka mums ir žēl viņu, bet mēs nevaram pateikt to no saviem augstumiem. Mēs varam, pareizi ir tad, ka mēs līdzi jūtam, ka mēs esam ar viņiem kopā viņu vājībās, kā Jēzus. Tikai tad mums vajag nolaisties no saviem reliģiskajiem augstumiem un cienīt cilvēkus. Tikai tā mēs viņus varēsim izraut. Tikai tā, ja mēs pielīdzināsimies tam, ko Jēzus darīja. Viņš nolaidās no saviem dievišķiem augstumiem pie cilvēka, pie tā kritušā cilvēka. Un tas nebija formāls raksts, tas nebija tā, ka tu ej uz ielu evanģelizēt, un cilvēks tev ir upuris. Evanģelizējumais upuris, tu viņam uzkrīt kā upuri. Nogrābis tu esi upuri. Puh. Briesmas, labāk tu nebūtu nekad evanģelizējis. Viņš tev nav nekāds upuris. Tev viņš ir jāciena kā persona, kā Dieva līdzība, kā cilvēks, kuru Dievs grib glābt. Tev ir jājūt līdzi viņa vājībām, jo tu nespēji to, tu nevarēsi viņu glābt. Dievs nebūs ar tevi, jo Dievs ir tas, kas jūt līdzi, viņš ir tik ļoti mīlējis pasauli. Pasauli mīlējis, saproti? Nevis izglābtos, bet pazudušos pasauli. Tev jāciena pasauli, tev jāciena pazudušie. Tu nedrīkst no augšas uz viņiem skatīties, tu pats kādreiz tāds biji. Tev ir jāienīgs Dievā, tev ir jālūdz Dievs, tev ir jāmeklē viņš tā, ka Dieva roka to izdara, ka Dievs pats nonāk. Svētais gars pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Tad, kamēr tu staigās, tur tev plakatiņu, lakatiņu. Tikmēr viņi tev vienkārši pasmiesies, uzries kā suņi tev virs. Bet ir kaut kāda atšķirība starp tiem, kas gribēja Jēzu nomēt ar akmeņiem, bet kad Pēters piecēlās un sāk sludināt, viņi teica, kas mums ir jādara, lai mēs tiktu glābti. Kas bija tā atšķirība? Tā atšķirība bija svētais gars, kurš bija nonācis un sāk savu pārliecības darbu par grēku, taisnību un tiesu. Svētais gars. Tas mums ir vajadzīgs. Lai Dievs palīdz mums to saņemt un tajā darboties. Paldies, ka klausēties. Lai Dievs svētī. Visu labu.